Tā kā mēdz teikt, tad pusnakts vairs nav tālu, kad Mercedes kļūs par ķirbjiem, un pēc 2 dienām būs jaunais gads, un kaut kad tur tie horoskopi un zvaigznēm mainās, būs ugunīgais zirga gads. Bet viņš tikai pēc ķīniešu Tas kalendāra pēc ķīniešu. sāksies, tikai vēl sazinu... Drīz mums valdi, viss būs pēc ķīniešiem. Jā, bet ir vēl arī pēc citiem skatās kalendāriem. Jā, tā kā. bet mēs citīgi rūķīši visu gadu esam strādājuši. Šī mums ir 20. pārraide, mūsu sērija. Bet kopā 320. 320 šausmīgs skaitlis. Šodien mums būs īpašais raidījums, jo mēs varbūt mazāk izcelsim kādu konkrētu sportistu, kā pierasts naglās, tam mēs filozofēsim, jo kas tad gudri irst nav malku irst, ja? Mēs to protam, tāpēc mums šodien ir dažas naglas, bet mēs tādu filozofiski pieejam valdi, bet ja tev būtu jāpaskatās, kāds ir bijis tavs šis aizvadītais 2025. gads. Izcils. Zini, kāpēc? Nezinu. Tāpēc, ka viens no šiem punktiem būs pēdējā nagla, kas būs, man ļoti palīdzēja vispār, teiksim, virzīties uz priekšu. Jā. Apsveic to ar grāmatu. Ziemassvētku laikā zem eglītes, es domāju, daudziem viņi bija jau, jā? Nē, viņi vajag interesanta grāmata tā, ka... Atkal es reklamēju viņu, kā es to... Nē, es tavu grāmatu arī pareklamēšu, neuztraucies. Tāpēc, ka viņi nav. Tas, kad es tikai īpašiem cilvēkiem, tie, kas piereģistrējās un tie, kas draugi, tie varēs saņemt līdz jaunam gadam. Pārējie tikai 15. janvārī man būs prezentācija. 15. janvārī. Un zini, kur? Nu. Jā. Sportlandā Alfā. Kā vēl ir reklāma? Ting, ding. Labi. Pajautājiet skatītāji domās, vai man ir grāmata. Nav. Bet man būs otra grāmata, bet tā būs vēl krūtāka. Kurš tad sunim asti celšana pats? Labi, ķeramies klāt svarīgajiem notikumiem. Gribēju vienkārši dzirdēt no kolēģi, ka viņš priecājas, ka gada laikā kopā ar mani pavadīs 20 dienas. Nē, viņam kaut kas cits svarīgi. Labis, ko tu priecājas. Tagad es paprasīšu, kas tev bija jaunā gadā? Man jaunais gads vēl būs vecais. Kas man bija pagājušajā gadā? Tu vairāk sociālos tīklos esi redzams tagad. Neviens. Jā. Andra. Jā. Bet tas jau priecīgi, ka tad tu esi priecīgāks, sarkanāks. Tev vajag, nav tagad piesārtuši. Ja tu neatceries, kā man sauc Andris. Labi, ķeramies klāt. Bērndārzā lai tev to bērnu redzētu tavu vārdu. Jā, tas tāpat jau es varētu pateikt tikko vienu rupju joku. Ļoti labi. Labi. Zelta nagla. Un šajā reizē, kā jau tikko pieminēju, tad mēs varētu parunāt par kurš būtu pelnījis. Varbūt tas ir kāds sportists, varbūt kāds cits. Gada griezumā, Valdi, kurš Latvijā būtu pelnījis zelta naglu? Paņemsim tagad kopumā, pieņemsim tas, mēs ņemam sports. Jā, sportu, jā. Ja mēs ņemam ekonomiku, tad daudz kritizētāji, bet iet kā lēnām uz priekšu viss, bet sportā iedot zelta naglu šobrīd ir pagrūti. Vienu iemeslu, vismaz sporta sabiedrībai. Es nedodu zelta naglu, vienu iemeslu nav pelnījis neviens. Nav pelnījis, bet īstenībā, ja mēs skatāmies, kas te velk mūsu sportu? Velk 2 cilvēki, fani un vecāki. Jā. Vecāki ņem uz vecākiem, es dot sev zelta naglu. Tāpēc, kad... Nē, filozofiski pieejot. Visi vecāki, kuri tiešām atbalsta savus bērnus, ved viņus uz treniņiem. Ved tur, teiksim, kā saka, finansē visu to lietu. Jā, valsts palīdz, pašvaldības palīdz, par to neiet runa, bet principā lielākais dzinols šobrīd ir vecāki. Jā, un savukārt... Varbūt, kas to sportu valk? Tie ir fani. Hokeja un basketbolu. Kaut kāds tehniskie sporta veidi ir pilns, jā? Es pirmā paskatu, ja mēs paskatāmies tā lokālāk, drusku atkal tikko bija volejbols, tie paši Daugavpils bija Rīgā. Mani kolēģi bija atbraukuši speciāli uz Rīgu skatīties Ezerzemes spēli volejbolā. Labi, tā nav arēna Rīga, bet tie ir. Florbolā daudz. Florbolā es Ulbrukā, kas man patīk, man meita dejo un blakus lejā lielajā zālē florbolu. Cik tur daudz tie mazie bērni spēlē, tur ir 4 daļās un vecāki sēž un treniņi skatās līdzi. Un tas ir tie vecāki un tie fani. Bet man šķiet, tie latvieši uz tiem masu pasākumiem vispār ir tendēti. Es nevarētu teikt, Valdi, ka teātrī var biļetes dabūt. Nevar. Un tās cenas ir diezgan augstas, un tad ir labākas, sliktākas izrādes, labākas izlases, bet cilvēki nāk, un tie masu pasākumi ir. Prātvēta var izpārdot. Arēnā Rīgā mesa izpārdots, tā kā
Piķis ir. Labi, paņemsim krasta maču. Krasta Krasta mačā cilvēki bariem staigā. Basketbols nekāds, ja? Tā kā tu spēlē, ja? Es vairs nespēlēju kādu laiku. Tu tur gudri runā, labi, pieņemsim. Skaisti runā. Jā, Labi, tā labi. varēsim arī. Nu, un cilvēki nāk un vajag, un es gāju vienreiz pa Vecrīgu, un tur pa to galveno ielu 6 rindās gāju. Nekad tā nav ir cilvēki, vienkārši visur. Tās Rīgas svētkos, ja labs laiks, ir pasākumi. Fani nāk un skatās. Atceries, ka bija arī pasaules kausa un Eiropa. Visur ārēja cilvēkiem, ir viņi. Tad lielākais piemērs, kad mūsu hokejs dabūja 3. vietu, tur daži stāvēja puskilometru līdz brīvības pieminekam, neko neredz, bet ir. Mums tās brīvības pilns pa maz ir. Kur sagaidīt tos? Jā, pēc būtības, jā. Bet ko mēs esam sagaidījuši 3. vietu? Mēs esam basketbolisti 5. Piekto Oskaru esam sagaidījuši tur. Jā, Oskars arī, Tad mēs dodam mūsu zelta naglu vecākiem un faniem. Fani. Tie ir pelnējuši mūsu naglu. Jā. Bet, ja jūs domājat savādāk, rakstiet. Jā. Jo varbūt mēs kļūdamies, jā, Antri? Jā, mēs parasti Jo kļūdamies. es tiešām neredzu, bet mēs iesim tālāk un droši vien pakritizēsim kaut ko vairāk. Labi. Kritiku sāksim tūlīt, jo tagad būs gada karstā nagla. Un filozofiskais jautājums, kas satriec pasaules sportu 2025. gadā, bet ne kāds konkrēts notikums, bet notikumu kopums. Ko tu izvirzītu? Labi, sāksim ar Latviju. Kas satriec, tavuprāt? Man, diemžēl, pēc gada beigās satriec visu, ko mēs varam redzēt sociālos tīklos, gan ar futbolu, trēmaņu lietu, ja tāda drīkst teikt, arī teko bet trēmaņs jau pats arī atnāca un uzreiz uztaisītu ažiotāžu un sākāsies. Es par to, ka tas, diemžēl, notiek sportā. Otrs, kas man satriec, diemžēl, ir tas pats telpu futbols, kur tur iznāk cilvēks ārā un var izpamūt. Ne tikai, un arī kautiņš hokejā amatierē. Kautiņš hokejā, jā. Man likās, ka jau mēs esam kaut kam tikuši pāri tādā attīstības līmenī, bet varbūt, kur ir azarts, turpat esam arī tajā sēdz. Jā, bet nemāk noturēt emocijas, jā. Un pie tam tie cilvēki, kuri varbūt nav sportā, tādā lielajā sportā. Jā. Viņi tev man liekas, ka tur amatieru sportā cilvēki atnāk tā kā atpūsties, bet no otras puses viņi tā iekarst, kad viņi jau sāk rokas palaist. Jā. Tas ir, es nezinu, ko tas viss beigsies. Bet, ja mēs ņemam sportā vispār, es atceros, Latvijā bija bija savā laikā dopings ir mazāk. Jā. Tagad ir, kā te teica Ernests, viņš saka, kā tagad tos sportistus ņem priekšā, tu vispār nav iespējams vispār lietot. Kur domāt to? Var kļūdīties, jā. Dopinga lieta, es to teikšu, ir tagad aizgājis ēnā, bet sākusies ir totalizators lietas. Un Amerikā lielās līgās, tu jau nezini, NCAA, arī tur ir tagad tāda izmeklēšana, kad es tikko izlasīju, ka nāks atkal fakti ārā. Ir studenti paši liek uz savām kaut kur liek. Tā sērga tur ir sākusies. NBA mēs paskatāmies, kas tur ir. Tie spēlētāji vainu nav atzinuši. Viss tās tiesas process, cik viņi ko dabūs. Amerikā jau bišķi savādāk tas tiesas. Tu vari vienoties ar prokuroru un tu vari dabūt, tur nav tā kā Latvijā. Viņiem ir tā, viņi negrib tur to 15 gadus tiesāties. Vienojamies, te vainīgs, es tev noņemšu tur 10 gadus, bet tu pasaka, ka tu esi vainīgs un tā ir labāk nekā tad, kad tu viens ieņem pozīciju un otrs un tad viņi tur stīvējās. Jā. Tā kā, man tas nepatīk. Ja mēs vēl pieliekam klāt pie to, kas gada griezumā ir darījis bēdīgs mūs, tad tā ir pēdējā informācija par to, ka Renes sporta veidos Krievi atpakaļ. Ik pa brīdi velk viņus atpakaļ. Tas nozīmē, ne jau tikai tur. Kas notiek, kāda nauda tur iekšā, kāda futbolā vēl ar junioriem tur būs, Baltkrieviem tur būs problēma, vai viņi spēlēs vai nespēlēs. Tur pateic, ka nespēlēs. Es domāju, ka kamēr ir karš, vispār jautājums neatkrīt, bet tur lobbyisti visur maksā un visur viņi bāž iekšā, viņus visur pa visiem galiem iekšā tos tos jaunieši. Zini kā, tu jau pats saproti, Krievi 4 gadi viņi vai 5, viņi netiek klāt. Tu iedomājies vēl pāris gadi, tur viena paudze norakst sportā. Es nezinu, ko tas būs. Bet tu vari tā prognozēt. Karš beigsies agrāk vai vēl. Kas notiks tad? Tur visas tās durvis būs vaļā, visi sauks atpakaļ, visi viņi... Es nezinu. Es vispār negribu vienot. Labi, ka es tur sportā neesmu, es tā no malas skatīšos un mauksim tad. Tur parādīsies olas tām federācijām, kuras ir
stikti pateikuši, kamēr mēs nespēlējam un tā tālāk. Nu jā, jaunajā gadā daudzām izlasēm būs liels jautājums. Bet parunāsim vēl par naudas skandāliem pagājušajā gadā. Vai tas ar sportu iet roku rokā? Pēdējais skaļākais gada beigās Džeiks Pols, Joshua, pa pūru un dabu, bet tas vienā arī, sekundē 93,000. Es teikšu tā, ka vispār, ja mēs ņemam šo faktoru, jā, boks ir pataisīts par tādu, viss šis Džeiks Pols ir ienācis un vienkārši sajaucis visu to boksa tās tradīcijas. Cits mums būs arī šodien ierakstīsim mēs ar Sandi pa visu gadu boksa apskatu. Nav baigās cīņas bez Usika, bez Alvāres, tur tādiem superzvaigznēm vispār nav tā kā kādreiz. Jā, Latvijā arī, teiksim, mēs redzam, ko boks ir pēc. Hokejists sit basketbolisti, jā, tādā veidā, ja mēs esam to boksu pārvērtuši par kaut kādu tādu izklaidi, nevis. Boks ir pazaudējis to savu mentalitāti, kādu viņi kādreiz bija. Tādas cīņas, tādas zvaigznes. Es nezinu, tagad bez Usika vispār nav ko skatīties. Ja mēs runājam par kvalitāti. Jā, par kvalitāti runājam. Labi, par naudām vēl FIFA. Nē, FIFA arī, es domāju, tas skandāls starp Superlīgu un to. Superlīgu izveidojot, principā, Superlīga nopelnīs naudu, jo viņi tiesāja. Droši vien kāds deals būs. Un, es domāju, ka UEFA turpinās vadīt, bet viņi piespieda UEFA sākt darboties, lai viņi sāk, kā teikt, pamaina savus spēles noteikumus, gan sacensībās, gan ārpus. Vēl viņi tur ir ļoti daudz bija ieteikumu, piemēram, kaut vai, piemēram, vārds sāk stāv pendelē, ja ir pendeli, ja, vienkārši ir pendeli un viss, bet nevis tā, ka viņš atsit un vēl kur kāds piesit, vienkārši pendeli. Ļoti daudz vēl viņi ir, teiksim, visi tie vāri nākuši, viss. Skaidrs, ka futbolā tāda nauda kā futbolā, un ko viņi dara, un otrs, vai sports piedalās sportistiem, ja? Jā, kādreiz tā bija, ka tagad jau viss pieder priekšniekiem, aģentiem un viss, kas regulē visu to sportu. Labi, ka mēs esam neatkarīgi. Mēs jau tikai runātāji esam, bet principā tagad sports bez naudas kā tāds vispār nepastāv. Kādreiz jau tomēr bija tur sociāliskais sports, kas skaitījās ne amatieru sports, bet tāpat viņš bija profesionāls. Ja? Un vispār es teikšu tā, kad vispār, ja mēs redzam Arābi visi iet iekšā sportā. Tas nozīmē, ka Eiropiešiem naudas nav, uzturēt liels labs klubs. Arābi nāk iekšā un grib caur to futbolu vai caur sporta veidiem tik kā. Dubai Eirolīgā, kas tas vispār? Ko tur mūsēs ir? Viss kārtībā. Tur ir viss kārtībā. Jautājums ir tā, mēs runājam, ka drīz varbūt arī būs Šeišaļu salas varbūt pievienos Eirolīgai. Kāpēc? Es domāju, tie attālumi brauk. Tā kā, un NBA nāk iekšā tagad Eiropā. Tas arī tāds, kā jaunums būs. Pats uzdev jautājumu sports un sportists un nauda. Vai šodien var tu kļūt par profesionālu sportistu, ja tev nav atbalstītājs? Vai tu var tikt iekšā kaut kur? Nekur nevar. Pat arī bērni šobrīd, sports Latvijā vispār bez naudas, vecāki nekas nav, vispār nekas nenotiek. Tieši jo tā. Tu gribi individuāli treniņu, tev jāmaksā. Tu gribi aizbraukt uz ārzemēm uz turnīru, tev jāmaksā. Visur tev jāmaksā. Kādreiz manas skolas audzēkņi visur brauc pa brīvu. Tagad, lai uz Igauniju aizbraukt 200 eiro. Vienkārši uz pāris naktīm. Kur var ņemt tādu naudu? Mums nebūtu, mēs sakam, mums Oskars nebūtu, Strauma nebūtu dabūjusi Oskaru, ja nebūtu franču producenti, kas uz tām kanām aizved. Mūsējos pat uz kanām nevar aizbraukt. Tad tur arī bija nauda, kas palīdzēja lēnām soli pa soli. Mēs sakam, mums ir Oskars. Tikpat labi tas tāpat filmu varēja palikt tepat Rīgas dzīvoklī kaut kur. Un neviens neredzēt. Bet te tas stāsts, ka cik sportisti būs atkarīgi un kurā brīdī. Kāpēc es šo tēmu iesāku? Jo mēs katru reizi sakam par tiem aģentiem. 14 gadu vecuma aģents klāt, piķis galdā, vecāki jāpreipst un prom. Es tikai vienu brīnos. Piemēram, mums ir likums tā, kā no 18 gadiem var slēgt līgumus ar sportistiem. Ja? Kāpēc mūsu sporta federācijas nevar aizliegt līdz 18 gadiem bērniem neslēgt tos līgumus? Un vēl vairāk viņi vēl reklamē viņus. 14 gadīgi esam noslēguši. Ko tie pāri? Es arī gribu tu noslēgt. Visiem gribētu. Šeit arī, zini, saplūduši ir federācijas intereses ar aģenta interesēm, un tad viss tur maļās kopā. Vai tas tāpēc, ka Latvijā nav skaidra likumdošana? Nav. Visu, kad būs? Nē. Man jau patīk tas, ka FIBA, ja mēs arī runājam par gadu, ka FIBA beidzot
ķerušies klāt, ir izstrādēji bērnu jauniešu sportam, kā tiks varbūt kompensēti tie, kas sāks no sporta skolām, nevis tā, ka tu pārpēc viņu un visu, un tas bērns pilnīgi aizmirst. Tā kā nauda, lai nāk tieši uz leju, kas ir viņus sagatavojuši un trenējuši. Viss. Pēdējā nagla. Sportā ir vairāk enerģijas nekā upē. Gribi iegūt vairāk? Peldi pret straumi. Savu zoliņu ar visām bitītēm. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Tātad pēc 2 dienām pēdējā gada diena, bet mums ir pēdējā nagla. Un šeit mēs arī parunāsim drusku par nākotni. Mākslīgais intelekts. Tas ir neizbēgams, daudz jau to ikdienā izmanto, bet kā tas ietekmē sportu te un tagad? Skaidri jau mēs redzam, ka statistika, un Žāns Pēners bija studijā pie tevis teica, ka mākslīgais intelekts rēķina statistiku. Tu trenerim tu atnāk pateikt, teku tas spēlētājs var tik un tik. Bet es vēl nezinu, cik viņi iedod tos, kā viņi, kas šobrīd ir svarīgi mākslīgā intelekta. Mums ir tā, es paņemšu to mākslīgo intelektu un ar viņu darbošos. Nē. Tev ir jābūt idejai un mākslīgo intelektu kā līdzekli. Jā. Un jautājums, kad, piemēram, mēs redzam savā sporta veidā, NBA un Eurolīga. Eurolīga ir vecā Eiropa, visur pēdējie, visur visi tie treneri fakti, pat daudz sarežģīti. Tu NBA un tā jau ir nākotne. Kāpēc? Viņi ir izrēķinājuši visu. Kādu uzbrukumu ir labāk, kādas aizsardzības ir labākas, kas strādā, kas nestrādā. Tikai uz statistiku. Tāpat kā beisbolā mēs redzējām filmu, ka atnāca džeks kaut kāds ar matemātikas zināšanām sataisītos koeficients un pasaka, jālaiž šitas, tas tur ar klibu kāju. Viņš saka, nē, bet viņam ir baigi labais tas procents. Tā ir statistika. Un viņš ar to statistiku vāji, tas ir vājākām komandām, kuram nav naudas, viņi var uz šādām schēmām izlikt. Šeit mākslīgais intelekts rēķina ātrāk. Jā. Ja tev pašam kādreiz bija jārēķina tie procenti, tad tagad visu to dara ļoti ātri. Visādas, es domāju, ko es redzu kā mākslīgā intelekta, tas ir katra sportista analīze. Es ar to arī nodarbojos tagad, jā. Tās nav asins analīzes tās. Pagaidi, ir analīze. Piemēram, ir 30 dati. Ir spēka, tur ātruma, izturības, tālāk veselības, tur fiziskās jaudas, fiziskā attīstība. Savāc tur visus tos datus, un mākslīgais intelekts tev izmet to, kam tu esi derīgs. Basketbolam, futbolam, hokejam. Vai nekam? Vai tu esi tur, piemēram, maratonists, ja tev ir tur tādas īpašības un tādas. Saprot, mākslīgo intelektu šobrīd ir jāmāk izmantot sportā. Es saprotu, ka tu esi... Manā profesijā... Es tev pateikšu kā. Drīz, piemēram, tāds Džeks Nikolsons spēlēs visu mūžu. Uzliks viņu jaunību? Jā, un viņš spēlēs. Tāds iespējas ir? Tādas iespējas ir tāpat kā drīz tavā vārdā arī mākslīgais intelekts. Pa laukumu es nevarēšu skriet. Piekto grāmatu. Es skriet nevarēšu. Bet te atšķirība, ko atšķirās māksla no sportā. Sportā rezultāts sasniedz galu galā tomēr tas sportists. Bet tas, ko es tikko teicu, piemēram, tev būs 2. grāmata, pietiks kaut kur vēl kādu tev rakstu palasīt. 4. grāmatu tas rakstīs intelekts. Un tu nevienā brīdī vairs pateikt, ka bāc tavā stilā. To es zinu, ļoti labi pazīstu. Tu pats man citēji, man dzējolā, atceries pagājuši, manā stilā sarakstīja. Jo, redzi, tas mākslīgais intelekts, viņš jau visu zina, bet viņš tagad strādā vien ātrāk un ātrāk. Un katra 3 Gemini, Groks un ChatGPT savā starpā cīnās. Un tagad tā, man ir ātrāks, man ir precīzāks, tu vairāk melo, tu ne. Un viņi tā auga, tik strauji auga, ka šobrīd es to teikšu tā. Redz, mums kā mums uztver to mākslīgo intelektu? Uztver tā, man ir matemātikas uzdevums, es gribu kaut ko nošpikot. Ja? Jā. Tādā veidā. Jā, bet šeit ir pavisam citādāk. Mākslīgais intelekts palīdz izprast tev, kā to vingrinājumu, kā to pareizi veidot. Ja? Vai arī palīdzēt tev statistiski, palīdzēt tādā veidā. Un es redzu sportā milzīgas iespējas šeit. Programmas taisīt, visādas analīzes un sportistu sagatavošanā ir vajadzīga. Es zinu, vai tas Latvijā, sporta zinātnes izmantošana mākslīgi vienkārši izcēl. To es redzu nākotnē. Jā, bet mēs šeit būsim tik ilgi, kamēr varēsim nostāvēt.
Mēs nelaidīsim nekādu mākslo intelektu iekšā šeit. Mēs ar Valdiņu te būsim. Nu, tu nezini, varbūt pēc gadiem 20 noliks tevi un mani, jau, vai 30, un mēs vadīsim. Tikai ne mēs, bet mūsu chatbots. Jā, chatbots. Mani mazliet ievāk, lūdzu. Labi, tāds sports. Ejam tālāk, paskatīsimies, ko vēl mēs esam izdomājuši. Seksīgā nagla. Nu, tā mums bija, principā, 11. nagla vienmēr ir bijis 1-1 nagla. Jā. Jā, sakarā 1-1, 11. nagla vienmēr. Jā. Nu, un par seksīgo naglu es tomēr gribētu tādu filozofisku runāt. Nē, te mēs vispār par filozofiju. Nē, tagad tā, tu daudz braukā apkārt, ja? Cik daudz cilvēku tev prasa par seksīgo naglu? Viņi man prasa, kā tu viņus atlasi. Nu, ko tu atbildi? Nu, es saku, Valdis pavada visu nakti, kad visi mājās guļ, tad viņš segas meklē seksīgās naglas. Mērkaķis tāds. Nē. Šis jautājums patiesībā ir svarīgs, jo gada laikā man ir bijuši zināmi cilvēki, nezinām, kas atsūta bildes vai kaut kādas tur ļoti populārs. Vien brīdi bija amerikāņu futbols, bet tas klasiskais, bet amerikāņu futbols sievietēm. Nu, tur ir seksīgāks bildes, neredzēs. Tur ir aparāti. Tur ir skaidrs, tur ir tikai aparāti. Tur jau nevar bez... Tur vienkārši tās tievās vienkārši nonesīs. Mēs vienkārši nevaram te likt rādīt, jo tad vienkārši ir jāliek ir ierobežojums mums turī. Bet es vairāk to jautājumu par to, ka mēs to sākām tā kā tādu joku, bet man liekas, tas svarīgākais, ja ir seksīga, skaista sportiste, ko mēs šeit mēģinām izcelt, mēs vienmēr pasakām klāt arī sporta veidu. Tas nav tā, ka mēs varam likt modelis, bet mēs stāstam, ka šī ir olimpiskā čempiona, šī ir tenisiste, šī ir viegli, kad mums nav priekšstats, ka sportists ir tikai dur pēc rezultātiem. Kad skaists cilvēks ir sportists arī. Kad sports un skaists un seksīgums ir roku rokā, tā es to filozofisku pieeju tam. Un, ja tu man jautā, vai prasa vairāk veči nāk klāt, kad ar večiem sāk runāt par seksīgām naglām, tad vai tas izvērsties. Bet tu internetā var redzēt, cik tu gribi. Bet kāpēc tieši mūsu tā seksīgā nagla viņas uzrunā? Cik tu bieži mājā tajā saitā ierakst sportista? Jā, principā es vērošu no savu vecā laika, kāds mums bija sportists. Un mūsu sportists tur bija Kraftov Tīlo, bija tā kā vecs. Ja? Tur Vācijas meitenes un tā tālāk. Tur neviens ar skaistumu neaizrāvās. Tur bija ar sporta aizrāvās. Tagad ir bišķi nomainīsies filozofija, kad viss tās viņas Instagramā sāka reklamēt apakšveļu, tur vēl teiksim, peltkostīmus un viss. Un tie aparāti jau tur sportistiem vienmēr ir bijuši. Ja? Un ja tu izģērbies un parādi, tad tu vari izlikt bildi. Un, kad tu izliec bildi, mēs izliekam bildi. Un tie cilvēki skatās. To nemaz nevar tā baigi atrast. Ja mēs ļoti atvainojamies tiem, kuri mūs klausās Spotify. Mēs nekādo bildu vēl nevaram jums nodot. Tāpēc dažreiz varbūt vajadzētu ieslēdziet YouTube un apskatieties. Varbūt vajadzētu citreiz aprakstīt, kā tas viss notiek. Bet mūsu jautājums bija, vai arī... Vai ir atbildība auditorijas priekšā? Te jau Džeks skatās, bet zinu, ko atceries, kad bija Evita pie mums, ja? Ka viņi teica, bet kāpēc seksīgos Džeks nerāda, ja? Tā, ka sākām atceries rādīt, kad viņi bija. Es pateikšu kādēļ, tāpēc, ka arī mūsu auditorija vairāk ir Džeku. Mums mazum skatās sievietes. Ja mēs te būtu peltkostiem, mums abi divi, es domāju, tur Džekiem vispār būtu pofīgi. Atceries overtājumā, tā ka... Tad, kad jūs bijāt ar puči, abi divi grieķu romiešu cīņas tērpā. Jā, tas bija, un vēl kamaniņās, kad jūs bijāt abi divnieki kamaniņās, to bija, to nedrīkst rādīt. Bet tur arī bija ģimenes vairāk skatījās. Nezinu, man ļoti interesanti. Tu uzdot jautājumu, cik mums meitenes skatās. Bet, tu zini, meitenēm jau meitenes arī patīk. Nav tik traki, ja, kad... Tu arī mēs esam runājuši šeit sportā. Jā. Bet, ja mēs parunājam arī par šādām lietām, kad tiek iznesta seksualitāte ārā un attiecības un partnerības sportā, tas ir vajadzīgs. Kad tur, piemēram, mēs bieži runājam par sieviešu basketbolu NBA, kad tur ir ļoti liels lesbiešu skaits. Vai tas... Ko viņam darīt? To jau nav runa, ko darīt. Nē. Futbolā nav dzirdēts. Tur liels meitenes, ja? Viņam Džeks atrast grūti. Un man treneris stāstīja, kas trenē sieviešu komandu, tur cīņas par to, lai numuriņā tikt. Ja tur netiek, viņas nespēlē. Ja tu ar savu partneri nedabū numuriņā,
kopā dzīvot, viņas vienkārši nespēlē. Un ja tur treneris atnāk, kas to nesaprot, tās meitenes vienkārši neko nedara. Tu iedomājies, cik tālu tur ir aiziet, bet par to jāzina. Nē, es saprotu, ka mums tagad ir tā konservatīvā daļa šobrīd politiski, kas spiež Stambuls konvenciju, tur tas, šitas vēl kas. Bet tā ir dzīve, tu neko nevar izdarīt. Ko tu vari izdarīt? Ja? Nu, katrs dara, kā māku. Man tas neuztrauc. Katrs izvēlās savu. Kāds saka, kā viņš darīt. Mums patīk meitenes, mums patīk seksīgā nagla, mums patīk arī aparāti, ja? Vai ne, Andri, ko? Tagad es saprotu, ka uzmē TTT. Jā. Tu. Trīsreiz pagaiso plecu. Jā. Tā kā, būs mūsu seksīgās naglas. Skaidrs, ka viņas ir grūtāk atrast. Mēs arī meklēsim kaut kādas attiecības pie seksīgā, bez attiecībām seksīgā naglas nav vispār. Jo ar katru bildi, kas mums šeit parādās, mums izveidojās attiecības. Kaut kādas. Interesanti zināt, es domāju, kāda ir tā sajūta, piemēram, mēs tagad izceļam kādu sportistu Ukrainiet vai kādu. Vai kādreiz mazēr vispār. Jā, mēs lūdzam, mēs iet vairāk, bet viņas taču nekad neuznās, ka divi jefiņi pa viņām bildēm fano Latvijā kaut kur dod naglu. Divas meitenes, iedomājies, viņiem būtu tāds pārēde un tev likt ārā, kā tu tur plikt pakaļ ar balkonā staigā. Ar lielāko prieku, mīļie, lieciet, vēl piezūmējiet. Labi. Kad salākot galus kopā, tad... mēs dzīvojam laikā, kad ir iespējams redzēt, mēs priecājamies par to. Un ja tas reklamē sportu pozitīvā veidā, tad kāpēc lai seksu? Un arī jūs, ja jūs izsakat savu viedokli, ir vajadzīga tāda seksīgā nagla. Un varbūt, ko tur vēl vajadzētu pielikt klāt. Tā kā gaidām arī pa visiem šiem jautājumiem, arī pa mākslīgo intelektu. Visi izsakat savu viedokli. Mums jāzina arī jūsu viedoklis. Jā, ko pielikt klāt seksīgai Jā, naglai? 26. gadā. 26. Ok. Aizējam tālāk, pavaimanāsim. Vaimanu nagla. Aizvadīties gads. Nevarētu teikt, ka mēs vispār baigi priecātos visu laiku vaimanājam, bet paņemsim lielākos notikumus, kas mums ir bijuši pagājušā Eirobaskets 2025. Tas bija tas, kas gaidīts, kur valsts iedeva daudz naudu, visi tur sūdzējās, citas federācijas bļaustījās. Galā tikko kaut kur bija atskaita, cik miljonus tas ekonomikai ir ienesis, bet mēs parunāsim ilgtermiņā, ko tas deva Latvijas basketbolam. Jā, Dainis Dukurs skaidri un gaiši pateica, jā. Ko viņš deva. Priekš kam vajadzēja to naudu dot, jā, un tādā garā, jā, panākums ir, bet, mēs teicām, fani visi nosaka, faniem tas bija, principā, Dainis Dukurs uzskata tā, Mārtiņš nobrauc, tu čempions, tad ir vērts, ja tu dabū kaut kādu vietu, vērts, tāpēc, ka, tev Eirobaskets jāņem tad, lai tu vari vinēt čempionu. Mājās zināt, jā. Jā, apmēram, vai vismaz medaļas dabūt. Tā kā visi jau gaidīja, rezultāta nebija. Tagad tātad mēs zinām, tie 5 miljoni, kas bija iedot, un vēl tur, es nezinu, tur tās summas. Man interesē divas lietas, kā tā nauda tik tērēta, pagaidām nekas nav. Mēs tikai dzirdam. Nekad arī neuzinās. Es nedomāju, gan jau kaut kas iznāks ārā. Otrs ir, ko tas vispār dod Latvijas basketbolam? Pieņemsim, ko tev kā skatītājiem, ko tas tev deva? Tu man uzjautās, ko tas dos basketbolu, tu varēsi uzjautāt. Ko tas tev kā skatītājiem deva? Labi, ļoti labs jautājums, jo es ne uz vienas no spēlēm nebiju klātienē. Atšķirībā no tevis. Pelnījā naudiņu? Nē, man bija izrādes. Es varu teikt to, ka mums bija Dēls teātrī salikti televizori, kur vien varēja, visi skatījās, jūta līdzi. Principā tad varētu teikt, ka Točiņā arī bija televizors? Telefons. Bet mēs tik ilgi nevaram tur sēdēt. Bet drīzāk jautājums ir, man kā cilvēkam, kurš patērē un dod emocijas, jautājums ir, vai šīs emocijas, kas tika lolotas, vai tās varēja dabūt. Tās fanu teltis, kas tur bija, tas viss, tā ažiotāža. Protams, ja mēs būtu uzvarējuši, tad būtu viss savādāk, mēs visu aizmirst, viss būtu piedots, bet jautājums ir notika nopirkt emocijas par to naudu. Tas ir labs jautājums. Tu arī skatītāji pasakiet savu viedokli. Man ļoti interesē. Ko jūs ieguvāt no Eirobasketa 2020? Ja mēs tā, es kā patērētājs, es kā tur ilgtermiņā domādams, vai tas par manam dēlam vai manam meitai kaut ko iedos nākotnē, ja mēs skatāmies tikai te un tagad, tad es tās emocijas dabūju, es forši, es tur pats pasakoju līdzi, mūsēs spēlē, tur bija tā, ir kā ir beigās, bet ja mēs tā skatāmies ilgtermiņā, jautājums ir, vai tas neapzaga citas federācijas, vai tas iedeva basketbolam. Latvijā tas atkal
cik tur federācijas dabū naudu un viens otram rīklē grauž iekšā, šitam nē, šitam jā. Nē, mums vajadzīgi tie pasākumi. Piemēram, priekš manis, jā. Ko es ieguvu? Es ieguvu atbrauc Sabonis, un mēs sabučojamies pēc ilgāka laika. Aleluja! Un es ar citu viņu apsveicu dzimšanas dienā un izlikt tādu klipiņu ārā Facebookā un TikTokā, kā mēs esam kopā spēlējuši. Ja? Tad Valdis uz 2025. gada basketbola čempionāta dabūja reklāmu sev, padzēra lietuviešiem, pasēdēja lietuviešiem. Viņi necer vairāk, ka nevar neviens iedzēt. Leiš mums, kā saka, nolika pie vietas, ka mēs viņus tur nolikām, mums viņi šeit nolika. Tā kā, labi, tas bija tāds personisks variants, bet ko vinēja kopā, ja es skatos, ja es būtu basketbola savienības, teiksim, kaut kāds cilvēks, es vairāk izmantot bērnus jaunieši, tur es, kaut kādā veidā, mūsu federācija vispār nesaprot. Un vispār visu valsts nesaprot, mēs pie tā jautājumu vēl griezīsimies. Mums vispār nemāk bērns un jaunieši iesaistīt šajā lietā. Ja? Tas, ka ko tu būtu darījis? Deklarēt, vairāk viņus izmantot, vairāk viņus kaut kādā veidā izglītot, vairāk viņus piesaistīt, vairāk kaut kādā veidā, teiksim, šādus, šādi fórumi, ja? Labi, šobrīd mēs ejam detaļās, es negribu detaļās iet, es saku, ka, manuprāt, tas bija pamaz, ja? Kad iedot veselu sektoru viņiem. Uz katru spēli. Jā, tur bija baigi daudz, pa daudz bija šobrīd, ko mēs redzam, mēs pa daudz bija, uz latviešu spēlēm sevišķi. Ja? Tas bija, viss baigi gribēja pelnīt, bet aizmirstam par bērniem jauniešiem. Tā, es nezinu detaļas, bet es tādu baigi nekur nedzirdēju. Jā, tā ir viena lieta. Otra lieta, es domāju, it kā nauda ir nopelnīta, bet tie cilvēki, kas tur federācija, viņi vispār nezina, ko to naudu darīt. Viņi vienkārši nezina, jo tāpēc, ka viņi nekad ar bērniem jauniešiem nav nodarbojušies, tur ir kaut kāda ekscelences centra sabūvēt, bet tas nav viņa efekts. Efekts ir organizēt sacensības, lai tiem bērniem ir interesanti. Viņiem nav jātrenē, viņiem ir izlases jādarbojas, jātrenē pašvaldībām, jātrenē klubiem, jātrenē federācija, atbild tikai pa izlasēm un visādi pasākumu organizēšanā, lai sporta veids būtu populārāks. Tas nav. Viņi tur cenšas kaut ko liek. Pilnīgi tādā veidā. Ja? Un tā ir mani izjūta. Es uzskatu, ka mēs nepietiekam izmantojam šo Eirobasketu. Labi. Ok, tas par to Eirobasketu. Bet es uzskatu tā, ka, piemēram, ja Latvijā būtu viens super stabils, foršs, liels, tā kā Žalgiris vai Rītas klubs, kas regulāri spēlētu augstā līmenī, kas gūtu panākumus, tas arī piesaistīt jauniešu. Labi, bet tas nav federācijas jautājums. Es vēlreiz saku, tas ir privāta klubu uzņēmēji. Bet tas iet visu kopā, Valdi. Uz izlases spēlēm ir izpārdots uz pārbaudas spēlēm. Es jau saku, tur jau nav vecmāmas. Mums klubu basketbols ir drausmīgi nepopulārs. Mums futbols pat šobrīd liek iekšā. Nāk tur Zēļu VF mačiem par 2000. Kas tas 2000? Salīdzinot, tur, nezinu, tagad izlases spēlē, tur neviens līderiem neatbrauc pilnu zāli. Ja? Izlase ir reklāma. Ja? Klubi vispār ir tā kā, es nezinu, ar ko tas saistīts. Tas ir patriotisms. Jā, tur vajag paņemt klubu un nopirkt visu Latvijas spēlētājus, un tad pastīsimies, vai nāks vai nenāks. Es domāju, ka tur varētu būt liela atbilde, ja būtu viens klubs, kurā būtu 80% latviešu. Es gribu redzēt, vai nāks vai nenāks. Vajag Eirolīgu. Ja, man jautājums, Valdi, atceries pats savus laikus. Jā. Brocēnu un viss. Brocēnu Ventspilī spēlēja Rīgā. Nav kur adatai nokrist. Nebija jau zāles tāda. Bet bija jau, kad bija Barons, bija Vefs, bija ASK, es atceros, bija Ventspils. Kad es skatījos televizorē, es vēl pats spēlēju, kad Ventspilī bija fināli, tur bija tā, ka tā. Tad bija labs līmenis. Atceries, kur Brocēns spēlē. Un Ventspils ļoti tuvu Eirolīgai bija. Jā, mēs spēlējām pēc līmeņa, mēs nebijām Eirolīgas komanda, bet mēs bijām ļoti tuvu, mēs varējām visiem spēlēt diezgan līdzīgi, uzvarēt, zaudēt tā tālāk. Viss tagad tas nav. Tagad ir zemākā līmenī. Mēs jau gribam. Un tomēr jāpaskatās arī pagājušajā gadā, ja mēs vēl runājam par tādu globāliem notikumiem un vispārējo, lai gan te mēs it kā parunājam tikai par basketbolu. Tu pats redzēji, kāda ažiotāža bija, kad RFS ar Ajax spēlēja. Biļete nebija. Tātad mums vajag, mēs gribam pretī stiprāko. Jā, tas ir viens, bet lai tu dabūtu stiprāko, tev jāieguldās. Diemžēl. Bet redz, kur tas ir. Savienībai jāpopularizē un jāveidā politika.
tā, lai tie klubi būtu. Jā. Klubiem ir pašiem jāorganizēs. Tad tev jāpiesaist visādi veidi iespējas caur federāciju, tā, lai tie klubi būtu. Bet tas nenotiek. Diemžēl. Tā kā mana atbilde, nekas pagaidām uz priekšu basketbolā neiet. Nesam neko ieguvuši no tā 2005. Tikai sajūtas tā brīža. Tu, kad ej uz teātru, tu gribi mājās nest aktieru drēbes, tu arī ej pēc izrādes sajūtām. Ejam. Labi, aizējam tālāk. Pits nav problēma šajā valstī, tāpēc naudas nagla. Kad sportā iestājas klusums, tas nozīmē tikai vienu – gatavojies negaisam. Caur sīderāba virzi gāju, nezāriņa nenolāzu. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Varam smaidīt, smieties, bet kādēļ es jokoju par to, ka nauda nav problēma, izšķērdēt tur, šur, tur, citu nepietiek, vācam, ziedojam, bet, ja mēs paskatāmies, nesen bija lielās stāsts par prēmijām, paraolimpiskajiem sporta veidiem, para sportistiem un arī tiem. Tā ir tā virspusējā puse. Bet atceries vēl vienu. Viss šitā te prēmijas sistēma tika vēl sazin, kad pieņemta. Tā ir sen veca. 100 gadu apakaļ. Kurā valstī vēl šitā? Nē, es jau saku, ka mums ir vai otrā vai trešā, vai mēs esam trīniekā pēc lielākām prēmijām. Jā. Neviens, mēs viņus uzcēlām, un neviens tagad viņus noņemt nevar. Saprot, tāpēc, ka baili. Tā neviens neievēlēs. Saprot, viņi sen ir novecojis, viņi sen ir jāpārskat. Paraolimpiešiem ir jādod kaut kādu savu prēmiju fonds, bet ne jau viņus jāliek vienā katlā, jā. Vispār tur visi jāsadala, jāsaliek pēc palaugu. Nevienam nav, kā saka, akam to visu izdarīt. Tā ir pirmā problēma. Tāpēc nāks paraolimpieši bļaus, tas, visi bļaus. Skaidrs, kad valsts grib pasūkt, mēs bļitkotāji vinējam, dodiet mums prēmiju. Jā, bet ja mēs sakal valdi paskatāmies no otras puses, piemēram, tie sportisti, būsim godīgi tāpat, sietiņi, kas dabūjuši šķēpu, viss, kas, mūsu labākie volejbolists arī, valsts jau nav sakārtojusi tā, ka viņi no bērnu... Tas ir federācija jautājums. Sistēma nav tā, ka viņš ir sponsorēts, atbalstīts, un tad viņam beigās viņš dabūtu olimpisko, bet ko? Viņi saka, mēs tev atbalstījām visu bērnību. Te ir otrādi valdi. Zin, kā mums ir? Pacies, federācijas, visas ir ierēģiņu kompānija. Tāda paša kā ierēģiņu, kā visi. Kāpēc? Federācijām pašām būtu jāpelna nauda. Bet ko viņi nāk? Viņi nāk ar cepuri pie valsts, dodiet. Mēs bez jums nevaram. Visi federācijas iet prezidenti, tur, kā saka, grib ievēlēties, bet viņi paši nevar nopelnīt naudu. Viņi nevar aiziet pie uzņēmējiem. Tad mans priekšlikums ir tāds. Visu valsts budžeta naudu, kas ir jādod bērnu jauniešu programmām. Bet ir otra puse jāatstāja visam privātajam, visam sportam, ir jāatstāja tik labi nodokļu atvieglinājumi, kad vai tu gribētu atbalstīt kā sponsors? Nē, bet iedomājies, viens ir tas, kad valsts dod pēc kaut kādu budžetiem kritērijiem. Nē, vajag, lai tās federācijas iet pie uzņēmējiem, un tas uzņēmējs izdomā, vai maksāt valstī nodokļus, vai maksāt federācijai par to sporta veidu. Un tad viņiem būtu jānāk prezentācijas taisīt, tad viņiem būtu jāparāda, kāpēc man tevi valstī nāk un bļauj. Visu vainīgi, nav. Tā būtu sistēma, kurā būtu, tad ievēlēt tādu prezidentu, kas cīnītos to par sportu veidu. Tagad tāds, kurš no valsts grib to naudu, viņi visi iet un bļauj, tam nav. Nepareizi. Kaut kas tur labs un kaut kas tur ir arī grūts, tāpēc, ka, piemēram, skaties. Tagad ir tā, ja šobrīd tā sistēma, ja es pareizi saprotu, tā, ka tu tur cīnies, meklē naudu, sasniedz rezultātus, un tad skaidrs, ka tu prasi no valsts, un valsts dod prēmiju, tu vari teikt, tagad es kompensēšu tos gadus un to naudu, ko es esmu ieguldījis treneriem, un tur federācija berzē rokas, cik labi. Bet ļoti labi tā formula, ko tu tikko teici, iedodam bērnam, es arī par to, jo tikai tā mēs varam attīstīt tos jaunos talants. Bērnam jau nedod. Kas mums trakākais, ka mēs runājam, ja varētu kā būt pareizi. Kā būtu pareizi? Iedodam bērniem, un tad federācijas iet, bet te jautājums, pirmkārt, kāda tā mūsu ekonomika, cik tie uzņēmumi gatavi tur dot? Klausies, kā citās valstīs notiek? Nevaram, mums visi stāv, es jau kaut kad biju ierakstījis, ka Latvija ir tāpat kā bija pirms 40 gada, mēs esam kreisi noskaņot valsts vispār, cilvēki. Visi grib iedot man, es sadalīšu.
Bet nevis es aiziešu un izcīnīšu. Ja? Un tā ir tā lielākā problēma, par ko valstī šobrīd notiek tā cīņa starp šiem divām faktoriem. Viens iedod man, es dalīšu, un otrs ir, es radīšu to naudu. Federācijām ir jārada naudu saviem budžetiem. Ko viņi dara? Viņi nāk un visu laiku prasa un stāv rindā, un kritērijs man tur tas, tur labi. Un tie valsts sporta sabiedrība, kas ir sašķelta, viņi tur, kā teikt, visu laiku manevrēt ar to, un neviens nevar uzlikt to piramīdu, kāda jāstrādā. Labi, bet paskatās, es esmu uzņēmējs. Man, piemēram, patīk braukt ar kvadrciklu. Es esmu turīgs, es saku, es atbalstīšu Latvijas motoru federāciju. Jā, ļoti labi. Ko darīt tādam, nezinu, vieglatlētikai, tādam, desmitcīņai? Vieglatlētikā pārdot, paklausies, vieglatlētikā ir biedri. Ir bērni, viss maksājiet, biedra naudas, ejiet, un, ja tu gribi tajā sporta veidā piedalīties, bet tev jāstrādā. Esmu pārāk maza. Atkal valsts, bet tā nevar. Mūsu ekonomika pārāk maza. Vēl var jautājums tā, vēl var stāvēt jautājums viens. Mēs maksājam €1 pa vienu audzēkni, kas oficiāli tur ir. Pieņemsim, ja. Bet nedot kaut kādiem tur pasākumiem, lai viņi paši visu organizējās. Pie sponsoriem cik liela kapacitāte un apmeklējums ir jauniešiem, futbolā, basketbolā, to pašu florbolu paņemsim. Ja tur vecāki maksāt par saviem bērniem, skaidrs, ka te federācija savienība nav svarīga, viņiem būs daudz naudas. Ko darīt tādiem mazākiem? Ko darīt? Ko darīt? Uzpras Lietuvā, ko viņiem darīt? Viņiem ir basketbols 90%, pārējie pie vienas vietas. Ko lai dara, ka mums tautas slimība, ka mēs gribam visu darīt? Tā ir tā mūsu nelaime. Nē, tā ir laime, es uzskatu. Mēs esam daudzpusīgi. Vienīgais, jā. Un līdz ar to mēs nevaram, kā saka, sadalīt visus tos vajadzības vai kaut kādā variantā. Tā kā, mums šeit ir nauda. Tē mēs strīdies. Pirmkārt, naudas trūkums ir viena iemesla pēc, tāpēc, ka mums nav sistēmas. Un, lai izveidot sistēmu, bišķiņ jābūt ir smadzenēm. Un, ja nav smadzenes, visu velk deķu uz savu pusi. Jā. Mēs iesim pie nākšā jautājuma, pāriesim tieši. Lai nedomā cilvēki to, ka mēs tā arī kultūrai, ņemot vērā šo dižano aizsardzības budžetu, noņem naudu. Bet kultūrā ir sistēma. Diemžēl ir sistēma. Jā, sportā sistēmas nav. Un tagad viss skatās, kā darīt kultūru. Un tagad mēs pāriesim pie pazaudētās naglas. Tad piesakām mūsu aizvadītā gada pazaudētā nagla. Ko mēs pazaudējam vispār sportā? Ko mēs pazaudējam? Manuprāt, ir divas lielas problēmas. Kāpēc tikai 22% zēnu, 16% meiteņu pa īstam mīl sportu? Kāpēc? Tāpēc, ka otrā pusīte nav sportā. Nē, bet 80% Latvijā nemīl sportu. Bet tas ir kāda statistika? Tā ir statistika, oficiāla statistika, ka bērni, viņi iet uz sportu ar zobu sāpēm. Viņiem tas nepatīk. Nav viņi sportiski aktīvi. Piemēram, tu esi sportiski. Nē, bet es tev stāstu, ko darīt. Bet no tā viss izriet. Ja tev nav ja tu nesporto, tad tev ir veselības problēma. Liekais svars. Jā, un tā tālāk. Un bez tam veselības budžets nevis šitāds, bet šitāds augus, šitāds rēķina. Tas ir mūžīgais jautājums, kāpēc es, tā var teikt, labi, cita paudze vec, nebija ne planšets, ne sūdi, te visu, ko... Ko te bērniem? Ja tu viņam neiemāc mīlēt sporta, viņš pāriet uz planšetēm. Viņš pāriet uz vēl, jāsāk ar vecākiem, jāsāk ar skolu, jāsāk ir valstī veidot tādas programmas, lai tas bērns ietur un kaut ko dara, lai viņš būtu fiziski aktīvs. Cik mums ir valsts vīri ierēģi, kas ir aktīvi sportisti? Ne jau tas, ko viņi ir ierēģi. Nē, bet ja tev arī neinteresē, tad kam tev to lobēt? Lobēt vajag. Tad, kad valsts būs nokritusi tur zemākajā punktā. Tā vairs nav. Tad arī tā būs. Taisnība. Otra lieta. Viens ir pa īstam, kas notiek tautas sportā. Otrs, kāpēc mums strauji, 14, 18 gados ļoti daudz bērnu, sportisti vienkārši aiziet no sporta. Kāpēc? Tu domā, tie, kas ir tā kā... viņi sporto, viņiem ir, viņi tur sazīmējuši baigos tur plāns, un tagad viņi, un aiziet prom. Kāpēc? Tāpēc, ka nav pareiz plāna. Otrs ir... Pirmais, kas ir? Viņi neizvērtē, kas viņi ir. Otrakārt, viņi uzliek visu uzsvaru uz U10, U12. Tur viņi kaut ko vinnē, tāpēc, ka citi nav sākuši vēl īsti. Un tad, kad viņi aiziet 14, tad viņi jau redz, mēs jau sākam izlīdzināties, un 16 mums viss ir lupatās. Bet
Tas ir tas, ko gribēju tikko jautāt. Atceries, mēs vienā reizē runājām, ka pie kaut kāda U14, kaut kādā vecumā par to pašu futbolu, mūsu futbolisti tur kaut kādas pat Manchester akadēmijas apspēlēm vēl kaut ko tur. Un tad ir tas kritiens, ka 16 Tāpēc, ka mēs spēlējam futbolu, viņi nespēlē. Jā, un Viņi strādā uz individuālām lietām, Jā. fiziskā attīstība, tehniskā attīstība, pat arī psiholoģiskā attīstība. Bet mums kas? Mums dragājam. Rezultāts. Un vecāki tikai, mans dēls apspēlē, davai maksājam. Un tie tik nāk maksājam. Kā tu izmainīji? Es vēlreiz saku, kad nav bērni jaunieši, Andri, es varu... Izglītības un zinātnes ministrs. Nē, es tev izstāstīšu vienu lietu. Ja to nevar izdarīt valsts, man ir plāns, kā to izdarīt. Es sākšu ar grāmatu, talanta apliecību, kurā es pateikšu, kā pareizi bērnu audzināt no 0 līdz 22. Tas ir nosaukums? Jā, Dumpinieka talanta apliecība būs. Tā ir 3. grāmata. Es jau viņu rakstu, un tur būs aprakstīta. Tagad es tev uzdošu jautājumu. Labi, Kas jādara? Pirmā nodaļa. No 0 līdz 1,5 gadam. Kas būtu galvenais rādītājs šajā? Kas būtu jāuzsveras vairāk? Tavuprāt, kā cilvēkam no malas. Pareizi jābaro bērns. Vot viss redz, tā ir, barojiet tur vēl kaut. Pareizi jābaro. Tu zini, kas ir pirmā sporta zinātne? Rāpošana. Rāpošanā tik daudz lietas attīstās bērnam nākotnē. Tādas sensorās, tādas. Tā ir sporta zinātne. Labi. Mums sporta zinātne. Kāpēc? Ātrāk kājās dabūt. Mums sporta... Un tā ir kļūda. Tik līdz uzliet uz ātrām kājām, liekās kājas meitenēm, tik daudz uzreiz ir, teiksim, tik daudz... Ko es pat nosvīdu? Jā, tur ir... Ko tu to visu izpētīji par āpošanu? Kā es rakstu, es esmu amatieris sporta zinātnē. Bez grāda, ja? Nē, Andri, tu vari pasmieties, jā? Nē, es nesmieties. Bet šeit tā ir es nebiju domājis, ka tu šādai tēmai raksti grāmatu. Es rakstu, un man ir tik daudz, man pat ir šitā grāmatas struktūra. Tātad ik pa 3-4 gadiem, kas bērnam ir jāiemāc. Kā pareizi viņu gatavot tā, lai viņš, šeit es uzsveru tā, ka no 16 bērnam tikai jāsāk izvēlēties, vai viņš ies tajā prof ievirzē, tādā super. Bet bērns tev vecumā viņš saprot? Ne, bet līdz tam 16 tā jātrenē. Okay, un tad, kad viņš sāk kad viņam ir gēns un viņam ir fiziskā sagatavotība, viņš vienalga, kurā sporta veidā būs ļoti labs. Jautājums pie mums kā? Mums tā specializācija iet pa priekšu visai attīstībai. Labi, es pārāk gudri runāju priekš tevis, ja es saprotu. Nē, arī mums skatītāji, kad jūs sajūtās uzsīt tā. Bet Valdi, man ir viens cits ieteikums mūsu skatītājiem. Lai ķertos klāt pie 0 līdz 1, no 1 līdz 2. Mums tos bērnus vajag. Jā. Tur arī var palīdzēt. Tur arī ieteikumiem var palīdzēt. Tur varbūt drīz mākslīgais intelekts pateiks priekšā, kā var to izdarīt. Mēs novēlam jums jaunajā gadā, mīļie, sportojiet. Veselā miesā vesels gars, jo 3 lietas, lai būtu vesels. Pārējo latvieši paši sastrādās. Lai mums būtu jaunā paudze, mums jānovēl, lai jaunajiem vecākiem ir. Mums to jauno paudzi arī jāsaglabā. Jā. Tur jau tā lieta, tik cik viņi mūs piedzimst, mums viņi vajag, lai viņi būtu veseli. Nav svarīgi, vai tev ir 100 000 vai 10 000, bet procentuāli ir jāpaceļ tas veselo bērnu skaits. Un tas ir tas uzdevums. Bet tā kā 26. gads ir ugunīgais zirga gads, es domāju, varētu jaunas lietas iesākt. Jo daudz cilvēku iesākiet jaunas lietas, tāpēc, ka, ugunīgais zirgs ik pa 60 gadiem nāk. Jā, un mēs vēlreiz vēlamies pateikt visiem tiem, kuri seko, raksta, klausās mūsu paldies, jo jūsu dēļ mēs to darām. Paldies mūsu uzticīgājiem, tā teikt, klausītājiem, kuri abonē, parakstās un izsaka gan kritiku, gan vispār, jo mēs ceram, ka jūs kļūsiet vairāk, esiet drosmīgi, rakstiet, iesakiet, jo, lai mums pašam interesantāk ir, jo cik var vilkt to laiku ar šo te. Valdi, laimīgi jauno gadu. Kad tu vienreiz beigs šito? Kad var beigt? Nekad nevar beigt. Pasaka, tu man mīli. Es tev mīlu. Visu, to arī beigsim. Mēs jūs arī visus mīlam. Laimīgi jauno gadu. Priekā, mums nav ko iedzert, bet mēs... Mēs nedzeram. Jā. Sportā tavs zaudējums ir kāda cita uzvara. Bet kāda zaudējums var kļūt par tavu uzvaru? Sports atgriežas mājās. 1-1 LV.